Tev jāpieskata skalu. Nezinu, droši. Droši. Nu, tini. Es jau tinu. Ja es nebūtu izdarījis tos 3 darbus, bet tāpat apskrējis ap to koku, es būtu nokļuvis savā laikā? Protams, bet paldies par darbu. Paldies. Nedod 5. Ejam augšā izlūkos, pilnīgs bērtaks bēniņos. Abrakavērtekā. Kas tad tas? Kaut kas nav pareizi. Tie nav bēniņi un arī ne tumšais vecrīgas pagrabs. Vai tiešām bardaks būs skrējis ap nepareizo koku? Kur es esmu nokļuvis? Es ļoti ceru, esmu nokļuvis atpakaļ tagadnē. Lūdzu, kaut es varētu ieraudzīt kādu automašīnu. Motociklu. Lidmašīnu. Motorlaivu. Jā, motorlaivu. Upe. Tā noteikti kaut kur ved. Gauja. Pirmā daļa. Konfekšu papīrīts. Senos laikos tādu nebija. Es noteikti esmu mūsdienās. Es esmu mūsdienās! Woohoo! Jā! Te rakstīts, ka šeit dzīvo taureņi. Lai tos netraucētu, bardaks nolēma iet gar upes krastu. Ceļš nav no vieglajiem. Ar laivu noteikti būtu patīkamāk. Viņš nodomāja rinot pa garo zāli. Hei, draugi, reku bardaks, ātri filmējam. Čau, draugi! Čau! Jums ir telefoni! Es tiešām esmu atpakaļ. Jūs neticēsiet. Es biju nokļuvis pagātnē, bet nu esmu atpakaļ un dodos ceļā uz saviem bēniņiem. Ha! Bet vai tad tev bēniņi nav Rīgā? Jā, Rīgā. Un es zinu, ka Rīga ir pie jūras un visas upes tek uz jūru. Jā. Bardak, bet Rīga ir ļoti tālu. Jā, es zinu. Kur es tagad atrodos? Izskatās, ka tu nāc no Taurenes un ej uz Gaujienu. Jā, labi. Bet kā sauc šo upi? Tā ir Gauja. Gauja. Īsts nosaukums, īsa upe. Ātri tikšu galā. Bardak, Gauja visgarākā upe Latvijā. Jā. Jūs nepateiktu, uz kuru pusi man jāiet? Seko straumei uz to pusi. Uz to? Jā. Bet es... Paldies, draugi! Visu kreisu! Uzdiedi, lai ceļš ātrāk paiet. Paldies, labi! Tā, paldies par padomu! Jā, Gauja ir visgarākā upe, kas sākas un beidzas Latvijas teritorijā ar neskaitāmiem līkločiem un salām. Tikai nesakiet bardakam, ka ejot pa straumei Gaujienas virzienā, tāds milzīgs līkums uz bēniņiem sanāks. Kā gadījās, kā ne, priekšā zīme Gaujiena, bet no upes nemiņas. Ko lai dara? Burka un Adata ar draugiem noteikti uztraucas. Gas, kur Bardaks? Čau, draugi! Čau, draugi! Bardak, kas noticis? Es laikam apmaldījos. Kur es tagad atrodos? Tu esi Gaujienā. Gaujienā? Tas ir kaut kur tuvu pie Gaujas? Nu jā, Gauja mums tieši blakus ir.
Gauja ir blakus. Uz kuru pusi ir Gauja? Tur! Tur? Še, Bardak, ja kādreiz atraudies, ieliec šo upē. Tas tev parādīs ceļu. Paldies, draugs. Tiešām paldies. Nedod 5. Paldies, draugi. Tā, visu kreisi. Čau, čau, čau. Tiekās. Adata steidz visu lāpīja. Rāģiņš īstā vilniņ trāpīja. Zābaks šņurē, ko vien var. Burku tas viss neaizskar. Ejam augšā izlūkos. Pilnīgs Bārtaks pēniņos. Bārtaks pēniņos. Bārtaks pēniņos. Bārtaks pēniņos. Bārtaks pēniņos. Un tā, raidā solī, gandrīz iemaldoties Igaunijā, Bardaks ir nonācis Strenčos. Bardaks tik soļo un soļo, taisni un ar līkumiem uz priekšu. Saule jau pošas uz vakariem, ēnas kļūst garākas, bet ceļš priekšā vēl tāls. Re, upes malā manāma rosība. Tur jaunsardzes brašie puiši un meitas kurina ugunskuru un ceļ ko līdzīgu teltīm. O, sveiks, Bardak! Čau, Bardak! Čau, Bardak! Čau! Kur tad tu ej? Uz bēniņiem. Bardak, saule taču jau riet. Tu nepaspēsi līdz mājām. Nāc, ejam, parādīsim, kā uztaisīt naktsmājas dabā. Labi. Zēni, parādiet Bardakam, kā uztaisīt naktsmājas. Jā, nav problēmu. Parādīsim, kā tas viss Rādiet, nu. Jā, mums ir tāds saucamais auduma gabals, kas nelaiž ūdeni cauri. Jā, viņš ir jānostiprina. Saliekam, mums te ir sava ātrā sistēma, kā mēs arī viņu pēc tam varam noņemt. Paņemam čiekuru. Čiekuru. Čiekuru, jā. Izveram smuki cauri. Jā. Arī, ja tā būs plēve vai kaut kas tāds. Un nekad tur arī neizplīsīs. Šādi iestiprinot. Cilpiņa mums ir. Salvi, nāc, vajag tavu palīdzību. Ņem tos mietiņus. Un tad no abām pusēm ņemam, piestiepjam. Un 45 grādu leņķītī tādā ieslīpā drusiņu uz iekšpusi spraužam. Tas tā, lai viņš turētos. Ja uznāks ātri tumsa, to var 5 minūtēs uzbūvēt. 5 minūtēs. Ļoti labi. Vai es varu pamēģināt ielīst iekšā? Nav problēmu. Ielien pa sānu iekšā. Jā. Un galva ir kurā pusē? Parasti jāskatās, lai būtu augstāk, lai galva ir augstāk pa kājām, tad būs ērtāk gulēšana. Vēl jāizvērās, lai nav slīpumā, citādāk vēlsies uz sānu ārā. Diezgan garš namiņš. Karavīram ir somaņš vai soma vai zābaks pabāž zem galvas. Zābaki man lieli. Zābaki man lieli. To es arī varu. Diezgan tā ērti. kā Bardakam tur ērti? Diezgan ērti. Jā, var arī Ja vēl sānu. būs zari apakšā, būs arī mīksti. Jā. Skatos, ne kājas, ne galva nav ārā. Jā, tad Kājas sausumā, galva sausumā, tikai odi. Tur nu bez odiem. Jāatrod ar roku pirmais mietiņš, kur ir. Vai nu jānoāķē nost? Jā. Ļoti labi izgulējos. Vingrošana. Tā, tad es saprotu, ir ļoti forši, ja līdzi ir šādas lietas dabā. Jā. Bet ja nav nekā līdzi un gribas nakšņot dabā, vai sanāk palikt dabā naktī? Ir 3 lietas, kas ir pie izdzīvošanas svarīgas. Tā ir nojume, tas ir ūdens un tas ir siltums, ugunskurs. Šādos laika apstākļos vairāk būs svarīgs ūdens. Rudenī pirmām kārtām jāuzceļ šāda nojume, lai paslēpties no lietus. Tad vajadzīgs būs ugunskurs, kur sasildīties. Ziemā ugunskurs 1. vieta, nojuma 2, ūdens 3. vietā. Kā tas ātri noņemās, kā teicu, 3 sekundēs, ja viss strādās. 1, 2, 3. Paldies. Nedod 5. Čau. Čau. Zāni, nedod 5. Nedod 5. Nedod 5. Un nedod 5. Čau visiem. Atā. Pagaidi, Bardak, kāpēc visu laiku nes līdzi atkritumu papīriņu? Es, saprotu, es pacēlu un es padomāju un tad es... Lūk, tev būs maisiņš, kur likt atkritumus. Lūdzu.
Un šeit būs darbrīks, ar kuru to vieglāk izdarīt. Paldies! Paldies! Čau! Visu kreisu! Atā! Tā! Tiešām labi! Tavu trakumu, kāda nekārtība. Ko tik cilvēki neatstājies sevis? Pat bardakam to redzot, paliek nedaudz kauns. Zefīri. Kā uz uguns zefīriņš uz iesma, tā uz riņķi ceļo mana ceļa dziesma, kā lielu bluķi apēd maza liesma, tā nogurumu apēd mana dziesma, kā uz uguns zefīriņš uz iesma, tā uz riņķi ceļo mana ceļa dziesma, kā lielu bluķi var apēst maza liesma, tā nogurumu apēd mana dziesma. Kur tu esi, Bardāk? Raidījums visiem mums Bardaks bērniņos. LTV1 Nelsim bērnistabā.